Es esmu valsts aizsardzības dienesta karavīrs Valters Kesners un atrodos Kājnieku skolā Alūksnē. Un es esmu valsts aizsardzības dienesta karavīrs Artūrs Beldovs. Piesakoties valsts aizsardzības dienestam, es biju domājis, ka būs daudz striktāk, būs daudz lielāka disciplīna, būs lielāka mentālā slodze. Bet tagad pēc 3 pavadītajiem mēnešiem šeit es varu teikt, tā mentālā slodze nav tik nepanesama. Ka fiziskā slodze arī tev ļauj nebūt tam labākajam. Tev ir laiks pielāgoties visam šim režīmam. Nav arī tā saucamā ģedaušķina. Nekas nav īsti palicis no tās padomju armijas, ar ko visus biedēja, ka ņem priekšā par neko. Ir labāk nekā es biju gaidījis. Pat ir viena lieta, kas man pavisam pārsteidz, ir cik labi baro. Tāds izaicinājums bija pirmo reizi doties uz kaujas šaušanu. Tas tāds liels solis, tāda kārtīga armija liekas uzreiz, ka tu esi atbraucis, ka tu dod arī šaut ar to ieroci. Man bija tādi 2 grūtākie momenti. Viens bija pie pamata apmācības sākuma, mums bija tā saucamā kolda apmācība. Kolda apmācības ietveros mums mācīja, kā pareizi ģērbties diezgan ekstremālos laikapstākļos. Tas sliktākais nav tas, ka tu esi tajā grāvī. Sliktākais ir tad, kad tu pārģērbies siltajās drēbēs. Un tad tev atkal jāpārģērbjas apakaļ slapjajās drēbēs. Katru rītu tu pats pamosties, tu sev disciplinē, ka tev ir jāiet ārā. Tu nevar būt tas viens, kas neiet, jo tas tā vienkārši nestrādā. Tev katru rītu arī jāsakārto savas mantas. Un ja tu redz, ka kādam citam nav sakārtots, tu arī viņam sakārto mantas. Un tu nepresi, vai viņam vajag palīdzību vai nē. Jūs strādājat kā viens vesels. Ja gultiņas nav pareizi saklātas, tad var dzirdēt tādu komandu ar 2 palagiem stāties. Ir tikai 3 mēneši pagājuši un vēl 8 priekšā, lielākā daļa vēl priekšā. Bet šobrīd es svārstos starp domu doties kaut kur studēt, kaut ko apgūt, augstāko izglītību, vai arī tiešām turpināt, varbūt speciālo uzdevumu vienībā. Par to es arī vēl svārstos. Ir vēl laiks izdomāt. Man ir tā, ka es domāju nepalikt profesionālā dienestā, bet pēc valsts aizsardzības dienesta absolvēšanas palikt zemesardzē un ieguldīt tur sev ar tev valsts aizsardzībā.